Tukši vārdi. Man kā Amerikas iedzīvotājiem ir stipri kauns par manas valdības reakciju šai lietā. Man liekas, ka Amerikas acīs šīs 3 mazās valstīm ir vienkārši pārāk nenozīmīgas un pārāk mazas, lai viņu dēļ riskētu attiecības ar Maskavu. Tas ir bēdīgs fakts. To es zināju, ka brīvības nav un desas nav un tā tālāk. Bet man vienmēr likās, ka nevar jau būt, ka ļaudis, kas te dzīvo vienās asarās, vienās mokās, ja cilvēki izdzīvo ar to, kas viņiem ir izdzīvojams. Un es domāju, ka tas tik tiešām pierādījās, tad, kad es te atbraucu, kad atklājās, ka jā, tik tiešām te labi nav. Mums ir tāds dzintars augstākajā padomē, kas sēž parlamentā un nevis cietumā, kur viņam pienākās būt, lai viņš tur sapūst par to, ko viņš ir pret latviešu tautu izdarījis. Ja? Kaut kas nav kārtībā. Cilvēki dzīvo. Kārlis Streips piedzima brīvajā pasaulē. Viņa vecāki Latviju atstāja karam beidzoties. Toreiz trimdā devās 100 000 Latvijas bēgļu. Uzmanību! Mūsu mikrofona priekšā Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors Stradiņš. Lūdzu. Tautas brāļi svešumā. Es griežos pie jums ar aicinājumu. Atgriežaties dzimtenē. Ikvienu no jums šeit sagaida darbs, labklājība un stabila vieta dzīvē. Par latviešu tautas dzīvi un darbu pastāstīs Staļina prēmijas laureāts, komponists Adolfs Kulte. Nepārtraukti ceļas tautas labklājības līmenis. Pēckara laika notikuši 4 cenu pazeminājumi, veikali pilni precēm un pircējiem. Tāda ir padomju dzīve. Pateicība par to latviešu tautā uzcēlusi Greznu pieminekli padomju valsts dibinātājam lielajam Leninam. Neklausiet ienaidnieku tenkām par mūsu zemi. Tie ir ļauni meli. Ieklausieties balsīs, kas skan no dzimtas puses un aicina jūs māju. Padomju Latvijā jums nepārmetīs neko. Jūs varēsiet brīvi izvērēties dzīvesvietu, darbu, varēsiet strādāt vai mācīties. Jūs apgādās ar dzīvokļiem un izsniegs materiālu pabalstu. Brauciena laikā saņemsiet visu ceļam nepieciešamu. Atgriežaties un stājāties jaunas dzīves cēlāju rindās. Dzimtene aicina jūs un gaida. Pēc tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna vārdiem Latvijas PSR nopelniem bagātais mākslas darbinieks profesors Jākaps Mediņš uzrakstīja kantāti Sveiciens Staļinam. Dzīve jau ierauj. Cilvēki padodās, un katram dzejniekam gribās publicēties, un katrai valstī ir vajadzīga sava kultūra, un viņi izmanto cilvēku vājības. Ļaunums dara savu. Viss tas, kas ir noticis, nav noticis tikai ar cilvēku gribēšanu vai negribēšanu. Mūsu tautas tā lielā bojāēja vai ne tik daudzie upuri. Tā vieglā padošanās ļaunumam. Likās, tas jau vairs neatkārtosies. Vagonā pirms mums brauc lietuvieši, 80 vīri. Amerikāņu zonā vien rīt izrāda šis vagons ir tukšs. Viņi ir izkāpuši un aizgājuši. Ja, amerikāņiem. Bet mēs ar cerībām braucām. Un tad, kad mēs pārbraucām padomju zonas robežu, izmeklētāji pirmais jautājums bija tāds: "No svolači!" Un tad tur nāca daži necenzējumi izteicieni. Viņš teica, tā priznavайся, что ты французский špion. Es viņam vajadzēju, kāpēc man vajadzētu būt franču spiegam. Tāpēc, ka tu esi atbraucis no Francijas, un mums nu pat no Francijas atsūtīja vēstuli, kurā ir rakstīts, ka tu esi franču spiegs. Izsakot, tas bija ļoti smieklīgi. Tā brīdī man, protams, smiekli nenāca. Igors Noskovs. Kāpēc atgriezās? Esot bijis samīlējies, par to 6 gadi lēģerī. Dzejnieki apdzied slavenus karvadoņus un viņu uzvaras. Un dzejnieka vārda cienīgs nav tas, kurš nodarbojas ar melīgiem izdomājumiem. Pieminekļi kādam par godu tiek celti tikai pēc nāves. Tādējādi tiek izslēgta arī iespēja rasties elku pielūgšanai. Atbalstu mēs sajūtām no tiem cilvēkiem, kas neieņem šanas oficiāls postiņas.
Viņi nebija savu cilvēcību zaudējuši. Viņi tāpat baidījās, kā mēs baidījāmies. Viņi bija nedaudz brīvāki. Bet cik brīvs var būt cilvēks, ja viņš ir garīgi savažots? Mēs tur lāgerī varējām izlamāties, varējām izlamāt Staļinu savā starpā un visu padomju vādu un partiju un es nezinu ko. Bet viņi nevarēja iziet ielas vidū un bļaut. Staļins ir neģēlis, Bērija ir slepkava. Rīga. Neizsīkstoša tautas mīlestības dzīvās taume. Latvijas sievietes. Staļins viņām pavēra līdztiesīgo, brīvo radoša darba dzīvi. Nodrošināja pamatus ģimenes laimei. Staļins bija tas, kurš pārvērta īstenībā latviešu gadsimtu ilgas pēc brīvības, pēc brālīgas vienības ar lielo Krievu tautu. Nekad to neaizmirsīs pateicīgā latviešu tauta. Līdz ar ziediem cilvēki šeit atstāja daļu savas sirds siltuma, savas kvēlās mīlas uz visdārgāko, tuvāko cilvēku, uz visas pasaules skrietno darba rūķu, vislielāko draugu. Es pazīstu kādu patreiz visai vadošu dāmu, kura stāstīja, kā viņa ir pārdzīvojusi un raudājusi, kad Staļins ir nomiris. Viņa tā laikā bija skolniece. Kā viņa ir šķits, nu pat visa pasaulē aiziet bojā, Staļina vairs nav. Tagad viņa stāv mūsu pusē. Vai mēs viņu varam tiesāt, vai mēs viņai varam pārmest? Viņa ir pārveidojusies, viņa ir pārdzimusi, viņa ir cits cilvēks tagad. Tas ir nācis ar gadiem un ar milzīgām tādām grūtībām, vai ne, pretrunām ar sevi. Только не останавливаться, не пугаться никаких туч, ничего и никому не уступать. Не уступим, Владимир Ильич. Советская власть плюс электрификация. Я думаю, что это и будет коммунизм. В 1972 году дорогу размыло местами. Понимаете, под подошвой железной дороги сплошные кости. Ни одной могилы не найдешь вокруг лагерей. А все захоронили в дорогу железную, под подошву. Кругом это вся зона, ну это не одно Агапитово, вот это Агапитово, это Плахина, Носовая, там еще есть были поселки также на берегах. Это все было обнесено секретными постами. Через 15-20 километров стоял секрет, и там были вольнонаемные. Если след какой их зону пересекет, они немедленно догоняли, и где догонят, там пристреливал. Bija viens jauns zēns, viņam bija 21 gads, un viņš 4 reizes bēga, un 4 reizes viņu noķēra. Un mēs viņam teicām, tā kudā ты денешься? Кругом Родина. Uz ko viņš atbildēja, понимаешь, нет воли сидеть. Нет силы воли сидеть. Kur tu paliksi? Tev nav kur dēties, apkārt ir dzimtene. Divos naktī izsauc komendants. Parakstiet, ka jūs esat izsūtīti uz 20 gadiem. Un es viņam pateicu, kāpēc? Uz 20? Dodieties, parakstīšu uz 50. Teiktais piepildījās. Leopolds Baranovskis jau 50 gadus dzīvo Sibīrijā. 70. gados viņš kļuva par Igarkas goda pilsoni. Tādu pašu nosaukumu izpelnījās arī čekists Anatolijs Dresjanskis. Par samizdātu Solženīcina vēstule Rakstnieku savienībai. Faktiski tur bija tikai viens tāds teikums.
ko viņi inkriminēja. Развержни сейчас океан из-за топи полчеловечеству, куда вы денетесь со своей классовой борьбой. – 1988. gada 25. marts. Piemiņas diena gan tiem, kas pārnāca, gan tiem, kas palika Saules pilsētas pagrabos, karceros, plašumos. Šajā pašā dienā Čeks mašīna aizbrauc priekšā, un tas pats mans vajātājs, Vils Možnieks, es vairs nevarēju izturēt to seju. Es atspieros ar kājām un sāku kliegt palīgā. Tur cilvēki iznāca no tā veikala, un viena sieviete man jautā, ko viņi no jums grib. Es saku, viņi negrib, lai es eju uz kapiem šodien kopā ar visiem. Ielocīja kā papīru tajā mašīnā. Es nevarēju no sašutuma vienkārši, es nevarēju valdīties, es viņam visu ceļu kaut kādu morālu lasīju, ko viņš dara, jauns cilvēks būdams, lai taču apdomā. Kad citādi būs jādzīvo pasaulē, kad viņa darbs vairāk nedara. Nekas dīvaināks vairs nevarētu būt. Kā 4 spēcīgiem vīriešiem sargāt vienu vecu tanti. Retais cilvēks, kas ir šai valstī dzīvojis šitos 50 gadus, varēs sevi stādīt pilnīgi sniega baltu un teikt, es nekad neesmu neko darījis. Mums ir jāapzinās mūsu vēsturi, bet mums ir jāskatās uz nākotni ar saprašanu, ka latviešu tauta ir stipri salauzta. Ja? Latviešu tautas tā saucamais darba tikums ir ne tikai salauzts pēc samītas un papēžu, tur ne putekļi nav palikuši. Mums ir vēl, paldies Dievam, mūsu kultūra. To mēs redzējām dziesmu svētkos, kas nu pat izskanēja. Mums vēl, paldies Dievam, ir daudz maz mūsu valoda. Tas ir pamats, uz kura to latviešu nāciju būvēt atkal tālāk. Un tas tagad ir latviešu uzdevums. Ne tikai te Latvijā, bet visā pasaulē atkal uzbūvēt.